Tad vīrietis, kad viņš veido attiecības, mēs jau viņus neveidojam tikai tāpēc, lai ar mērķi, lai mēs tur pabaudītu viens otru tā tālāk, jo tās attiecības, viņas jau ir mums, gan tai sievietei, tas ir kā balsta mehānisms. Ja? Un, ja mēs izvēlamies attiecības un saprotam, ka šis te balsta mehānisms mums vairāk ir kaitējis kaut kādās dzīves situācijas, nekā devis labumu, vai tieši pretēji atkal palīdzējis, jā, kā jūs teicāt. Tad ir jāsāk izvērtēt parametri, pēc kādiem mēs šīs te sievietes savu blakus vēlamies redzēt un meklējam, kurā mēs dzīvojam. Ja? Nu, ja tas ir pozitīvais rezultāts, tad, protams, mēs kaut kādā mērā esam pareizi izvēlējušies to sievieti savām dzīves vajadzībām. Ja? Bet, ja ir negatīvais vairāk dominē, tāpēc, tāds jautājums, vai tas pozitīvais vai negatīvais bija vairāk tajā visā atbalsta sniegšanā, ja? Jūsu nolasīšanā. Tad, attiecīgi, jūs arī sapratīsiet, jo tas ir tikai rezultāts jūsu pašu izvēlē dzīvē pa lielam. Tu pats izvēlējies un tu tālāk izdarīji visas pārējās lietas, kas bija nepieciešams, ja? Un tad, kad tu saproti, kad ir kaut kas tur nogājis tā kā greizi un tā tālāk, tev viens moments, jā, vai tu vari kaut ko izlabot, vai tu vari sakārtot kaut ko, vai tu esi tās kļūdas pieļāvis un tā tālāk, var mēģināt labot, kārtot, jā. Un, ja pat tad labojot, kārtojot, tur risinot kaut kā, kurš vīrietis prot un saprot, lai risinātu to visu, nesanāk to visu izdarīt, un tu turpini saņemt tās par tām pašām vājajām vietām, kā tu teici, ja, sitienus, ja, arī tālāk, tur ir viennozīmīgi, tu esi smagi nokļūdījies ar savu izvēli pa dzīvi. Ja? Tad tu izvēlējies citam mērķim šo cilvēku, nevis ģimenes veidošanai vēl kaut kam, bet kaut kam citam. Jo, tas ir tas balsts, un mēs balstam vai ņemam to, kas mums palīdzēs, vai sanāk citreiz ienaidnieki, ja, kas mums vēl vairāk traucē dzīvot pēc tam. Ja, jo neizbēgam šis te ir svarīgs jautājums par to atklāšanos attiecībās, jo bez tā mēs attiecības nekad neizveidosim. Tātad mums jāuzņemas atbildība par pirmkārt spēju pašiem būt patiesiem pret sevi, tātad spēju atklāties arī tam dzīves biedram, ar ko mēs kopā esam, ja? Un rezultātā arī par rezultātiem, kuri iznāks no tā, ka mēs esam atklājušies viņu. Ja? Un tad tās atbildības arī gulstās uz to vīrieti, jo patiesībā, ja mēs skatāmies no tiem vīrišķiem aspektiem, ja, tad vīrietis būs atbildīgs, kurā gadījumā par dzīves rezultātu. Vai viņš kļūdījās, ne tā sevi uzvedās, ja, tur sevi jāpavēl, ja. Vai nu viņš ne to cilvēku izvēlējās, vai nu viņš vēl kaut ko tur ne tā izdarīja, ja. Tas viss ir mūsu atbildības, ja. Tāpēc arī runājot to, ko Māris te minēja, ja, tad runāt ar kādu sievieti par tēmām, kas, vai tā ir māsa, māte vai vēl kaut kas, ja, par tēmām, kāpēc mums tur attiecības neizdevās, kā minimums ir bezjēdzīgi, maksimums vēl vairāk sabojās attiecības, runājot tādā veidā. Tāpēc, ar sievieti noteikti labāk, tad ar vīrieti, ar tēvu parunāt, ar brāli, ar kaimiņu, varbūt kādu kaut ko, ja, par to, kāpēc kaut kas tev nav izdevies, ja, bet noteikti ne ar sievieti, tāpēc, ka viņa tevi redz pavisam savādāk, nekā tu sevi redzi. Ja, un tu viņai skaidrojot, kā tu tur redzi, kā tu sevi redzi un kā tu viņu redzi, tu panāks tikai negatīvu efektu. Bet, ja sieviete jau pati lasa un nolasa tavus tos stāvokļus, tad tev viņai vairs pat nekas nav jāskaidro, viņa tāpat tās sapratīs visu, kas un kā. Tā ir sievišķīga sieviete, kuru to spēj nolasīt. Ja? Un izmantojot pozitīvu par labu tev. Tādā veidā. Statistiski, es nezinu, cik daudz ir sieviešu, kas to nolasa un izmanto pozitīvi, cik daudz ir, kas to nedara, vai pretēji izmanto negatīvu, ja, tas jāskatās pašiem. Jo kas neļauj sievietei to izmantot par labu vīrietim, tas ir viņas egocentrisms, kad viņai pat attiecībās esot, viņa pati ir svarīgāka sev nekā jūsu kopējā dzīve vai jūsu bērni un vispārējais. Ja. Tikai tad, ka viņai nebūs viņa pati svarīgāka,
par citiem, ja? Tikai tādā gadījumā jums ģimene izveidosies. Un te ir tas moments, jā, atkal kārtējās jaunās ezotēriskās plūsmas, vēsmas vienalga, kā šodien modē visiem mācīt mīlēt sevi. Kā jūs domājat, kurš visvairāk to ir uzķēris? Sievietes, jā. Tad sievietēm patīk mīlēt sevi vai domāt, ka viņas sevi mīl visu laiku, jā. Uz ko tas ir vērsts? Tas ir uz tīrāko egocentrismu, tātad uz ģimenes iznīcināšanu, šī te visa jaunā ezotēriskā filozofija, kas iet globālistiem uz roku. Ja? Mīlēt sevi, dzīvot harmonijā ar sevi, un tikai tad, kad es mīlēšu sevi, es varēšu izdarīt visus pārējos laimīgus padarīt. Un nekad mūžā tu nepadarīsi nevienu laimīgu, ja tu mīlēsi sevi. Tev ir jāmīl ģimene, bērni, vīrs, vēl kāds. Nevar būt narciss, kas padarīs visus laimīgus. Kurš narciss var padarīt pārējos laimīgus, padomā? Jā, tā kā visa tā filozofija par sevis mīlēšanu, jā, tur kā minimums to nevajadzētu ņemt vērā, jā, bet, diemžēl šodien ļoti daudz cilvēku sāk tam pievērst. Viņi pat nesaprot, ko nozīmē mīlēt sevi vai nemīlēt sevi. Viņam galvenais tā ideja tiek pasniegt, un tad tā ideja ir vairāk nevis kā mācība, bet kā attaisnojums tam, kāpēc es varu nedarīt to, kas man ir jādara pa dzīvi, kāpēc man nav jāpilda pienākums pret citu cilvēku, jo es mīlu sevi, man tā ir labi. Kā tad es varu būt labs pret visiem pārējiem, ja es neesmu labs pret sevi pa priekšu, vai ne? Nav, tas nesienās kopā, ja pa priekšu ir jādara, tev pirmkārt jābūt izpratnē, priekš kam tu kaut ko vispār dari. Ja, un tagad tev ir izpratne, tad tu dari tā mērķa vārdā, lai būtu labi. Ja. Sievietei arī mērķis. Sievietei mērķis ir, lai būtu laba ģimene, lai būtu veselīgi, skaisti bērni, gudri, un lai viss būtu kārtībā. Ja. Kā minimums. Ir citas sievietes, kas tur biznesus grib kruķīt vēl kaut ko. Ja. Tad viņas dara priekš biznesa, nevis priekš sevis. Ja. Un viņi var teikt, es priekš sevis to daru. Nē, viņi to nedara priekš sevis. Viņi dara idejas vārdā, mērķa vārdā to dara. Viņa nodarbojas ar biznesu nevis tāpēc, ka viņa mīl sevi. Mīlēt sevi, es vēlreiz saku, tas ir attaisnojums, lai kaut ko neizdarītu priekš kāda cita.